Sveiki visiem! Šodien es filmēšu video. Šitajā video es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, uz 8 jautājumiem, kuri bija manas, kā pirms dažām minūtēm atnākuši. Un jā, paties, ka es viņus atbildēšu, tagad beigšu video. Mēs viņus norakstījām, nekur viņi rakstīja. Jā. Un jā, pirmais jautājums ir, cik reizes dienā tu atver asku? Nu, ja man būtu internets visu laiku, tad jau darba dienās katru starpbrīdi. Un jā, bet tā kā man nav internets, un es viņu tikai varu dabūt mājās, tad tikai pēc skolas atveru viņu vienmēr. Un jā, nākošais jautājums ir, kāds ir tavs mīļākais našķis? Nu, mans mīļākais našķis ir visādas konfektes garšīgas, ir tīpaši žoja konfektes. Citiem viņas negaršo. Un jā, kādus tu atrisinājumus tu lieto visbiežāk? Es lietoju visbiežāk tāds atrisinājums, kā es aizmirsu. Tāpēc, kad man bieži sanāk izmantot, piemēram, arī dažreiz skolā, kad es, piemēram, aizmirstu kaut ko. Pirms šodien skolā 2. novembrī es aizmirsu mūzikā klāju. Un tad es pateicu, es aizmirsu. Un arī es bieži arī mājturībā ir bijis tā, bet tas nav speciāli domāts, es aizmirstu. Tas ir vienkārši tā gadījies, kad es aizmirstu, un jā, arī mammai tas ir bijis bieži, kad es jau saku. Kādiem informācijas avotiem tu tici? Nu, es ticu tādiem informācijas avotiem kā Delfi, attiecībā pret saviem vecākiem attiecības ir mainījušās atbilstoši visvairāk ticu tam informācijas avotam kā Delfi. Un jā. Latvijā, un otrkārt, varbūt arī augu ģimeni Latvijā, lai saglabātu šo kultūru identitāti, kas ir noteikti arī Kas tev vislabāk sanāk? Celt vai graut? Nu, man vislabāk visticamāk abi sanāk, tāpēc, ka celt, piemēram, kaut ko uztaisīt, es arī māku. Un izjaukt, es arī māku. Ja tā valsts, šī mītnes valsts iestāde uzskatīja, ka vecāks par bērnu rīcīgi nespējīgs, tad mēs respektējam šo lēmumu, bet mēs meklējam Ceptu picu, kādas būtu sastāvdaļas. Nu, man būtu sastāvdaļas tādas, ka kečups, daudz siera, ok, nepārāk daudz, doktordasa, cik reāli panākt to, kāds Latvijas sauc ģimeni. Tomāti. Cik reāli, to mēs redzēsim, kā tas darbosies, bet pats svarīgākais kaut kāda cita gaļiņa, protams. Mēs saņem šādu pieprasījumu, ka mēs visi apzināmies gan centrālā iestāde. Un arī varbūt daži ananās, tāpēc, ka man garšo ļoti ananāsu picas. Visi tie, kas ir iesaistīti un kuru redzes lokā nonāk šī un jā, tas ananās picas ir diezgan garšīgas, es jums ieteiktu pagaršot. Tāpēc, ka viņas ir diezgan garšīgas. Kāpēc nebija izdarīts šādi vai citādi? Un, lai to visu veiksmīgi atrisinātu, ministra kungs ir sasaucis 12. novembrī darba grupas. Kas vēl pietrūkst tavā mobilajā telefonā? Man pietrūkst ļoti svarīga lieta kā WhatsApps, tāpēc, ka visiem lielākajai daļai klasē ir WhatsApps, un man tāds nav. Tāpēc, ka manā telefonā tu nevar ielādēt. Jā, tas ir
ļoti jocīgi. Es to zinu. Diezgan jocīgi. Ka nevar ielādēt. Parastā telefonā WhatsApp. Un jā. No kā tev visvairāk ir bail? Mēs domājam arī šajā darba grupā diskutēt par Jā, man ir bail no tādām lietām kā zirnekļiem. Kompetences arī uz šiem te gadījumiem. Tāpēc, ka nesen, aizpagājuši gadu mūsu dzīvoklī zem mana mācību galda atradām zirnekli. Viņš bija milzīgs širāts. Pūkains. Un tas bija šausmīgi. Mēs saucām manu brālēnu, lai viņš izmet viņu pa balkonu. Nu, viņš to izdarīja. Bet tie pašā vasarā, tikai vasarā, bet tas bija mācību laika. Bet vasarā mana māsa to pašu zirnekli kultu atrada. Un jā, tas bija traki. Es konkrēti nevaru pateikt, cik tas maksā. Laikam mēs esam apsēsti ar tiem zirnekļiem. Un tas bija pagaidām viss šajā video. Un es palūgtu, lūdzu, rakstat lejā komentāros, kādus video jūs gribat, lai mēs taisam. Tāpēc, ka mums pašiem nenāk nekāda galvā neviens video, kur varētu uzfilmēt. Mēs nezinām, kāpēc. Arī jūs varētu uzdot jautājumus Askā, Twitterī, lejā būs rakstīts video. Kur es esmu, un tur varat rakstīt visādus jautājumus, ko mēs varētu uzfilmēt. Un tā. Cik tādas Lielbritānijas iestādes ir spējīgas, cik ātri